Eiropas čempionāta finālā spēlēja divas komandas, par kurām runāja jau pirms turnīra, ka šīs divas tiksies savā starpā, un es domāju, ka arī izšķirs Eiropas čempionu likteni Samuēls Šmēdiņš pret mājinieku galveno cerību Nikolai Lupo. Es domāju, ka spēle nelika vilties nevienam pludmales volejbola fanam. Viens no spēles tiesnešiem, starp citu, kurš iedeva Sašam zeltaino kartīti par šo žestiņu, pienāca pēc spēles teica. Godīgi sakot, labākā spēle, ko es kad esmu tiesājis, protams, tā bija savu veidu pielīgšana par šo zeltaino kartiņu, jo pēc spēles Saša viņam prasīja, ko tad es tādu izdarīju, bet par to nedaudz vēlāk. Katrā gadījumā fināls bija izdevies. Protams, žēl, ka neuzvarējām, bet ja mēs pieejam no šīs teorijas, ka varbūt rezultāts nav tik svarīgs, bet process ir svarīgs, tad kaifu ieguvām mēs visi. Jā, nu viennozīmīgi, kā es te pieminēju, es tiešām arī pirms turnīra domāju, ka šitas turnīrs būs, kur mūsējie nemaz tā īsti nepaspēkosies. Es būšu godīgs, jo tiešām Nikolai pēdējā laikā viņš reāli brīžiem viņš spēlē vienkārši viens pats. Lupo varētu tur nebūt uz laukuma, viņš tik daudz saliek tos blokus, un kā brīžiem otru spēlētāju nemaz nevajag. Un uz patreizējo brīdi es neredzu īsti, piemēram, nevis neredzu, bet es ieliktu Lupo vietā jebkuru aizsargu pirmā desmitnieku, pat ne pirmā desmitnieka, Mārtiņu vai vienalga, un viss kļūt par Eiropas čempioniem. Es būsim godīgi, bet tiešām tie, kas tādā normālā līmenī spēlē. Pie normālas veselības un normāla vecumā kustās, tad jo reāli viņiem tas spēles stils atļauj, ka Lupo var arī noņemties katru otro reizi, jo Nikolai no 3 2 ņem. Līdz ar to tev visu laiku ir 33% punktu vairāk, pēc katrām izspēlēm. Tāpēc tas bija tāds tiešām tās pārējās spēles, protams, paskatījos arī viņas apakšgrupā, un playoffā, tur bija vienkārši briesmīgs skats, un tiešām es tās savas prognozes pirms jau čempionāta izteicu, ka spēle ar Herrera Gaviru būs par sudrabu un bronzu, kurš kā sadalīs. Beigās sanāca, ka Herrera Gavira nedabūja tomēr to bronzu, bet mūsējie nospēlēja fantastiski spēli. Es gribēju teikt, pievērsties finālam, arī redzot to, ka attīstās abu komandu ceļš uz finālu, cik mēs tomēr dažkārt grūti un nervozi gājām pretī finālam ar šīm daudzajām trīsacīņām, un cik itālieši viegli brauca pāri visiem. Arī mūsu treneri, Genādijs Samuēls un Andris Šmēdiņš atzina pēc spēles veči. Mēs negaidījām, ka jūs tik labi nospēlēsiet pret itāļiem. To teica pagājušā gada pasaules ranga numur 1 pārtreneri, arī viņi pat bija savā ziņā patīkami pārsteigti. Veči jūs nospēlējāt kā dievi, protams, beigas varējāt labāk, bet kopumā mēs negaidījām, ka jūs tik sīvi spēsiet spēkoties ar viņam. Arī pirmais sets, ko mēs zaudējām ar 19-21, atcerēsimies pie 19-20, tur varēja arī autiņu iedot tiesnes, tur bija tāda strīdīga situācija. Iedod itāliešiem punktu 21-19, arī pirmais sets bija labs. Jā, es gribu teikt tā, ka mūsēji nospēlēja fantastiski, bet arī itāļi un šajā gadījumā Lupo, no kā īstenībā tajā pārī neviens īsti tur viņš noņemās tās savas reizītes, un tas ir tas, kas ir vajadzīgs, viņš ir ļoti tehnisks, ļoti atraktīvs, un beigās beidzot viņš ir sācis mazāk zīmēties, uz ko viņi mežonīgi pielikuši ir. Tieši uz to, ka ir krietni mazāk tās pirmās piespēles, ko viņš sit pāri. No cēlieniem otrās gar tīkla malu, tik daudz, kā spēlēs ar Lupo, nekur nevarēs to redzēt, Tad šajā, piemēram, finālā bija tikai viena tāda bumba, ko viņš no augšas. Tā bija ļoti svarīga. Bija gan, jāatzīst, divas bija. Jo vienā brīdī vēl vienu bumbu no pirmās piespēles, ko Lupo pāri Reiles izcēla. Un es domāju, ka tas bija tas moments, kad es pats pie sevīm iekšā būs uzvara. Nodomāju, ka būs uzvara. Tas, ka viņi beigās nesanāca, tieši tā, Lupo nospēlēja fantastiski. Aiziesim līdz 3. setam, pēc tam 2. setā mēs saņemamies pēc zaudētās 19-21 un notešam šī vārda labākajā nozīmē. Itāļus bez variantiem, 21-14. Mums gāja viss, mēs labi servējām, mēs meklējām mazo. Nikolais arī sanervozējās, sāka servēt autos un tīklos, un pat beigās atteicās no gremservis 3. setā, jo servēja planieru, ko Monija Džeka teica, ka
nebija redzējuši. Vai viņš visu spēles servē planējošo sērvu, vai arī tomēr, ja ir grēmsēri, tad ir grēmsēri. Un pēc tam trešais sets, bet varbūt aiziesim vēl pie otrā, tas bija, manuprāt, labākais sets mūsu spēlētāju izpildījumā šajā turnīrā. Jā, viennozīmīgi. Otrais sets bija, pat ja tā jāņem, vispār bez kļūdām. Vispār bez kļūdām no mūsu spēlētāju puses. Protams, ka tas spēlējot pret jebkuru komandu būtu rezultāts, kā minimums 14-15, ja? Jo tiešām gan aizsardzībā nospēlēja, gan blokā pieķēra un viss sanāca. Līdz ar to tas parādīja, ka nav tā, ka te būs atkal 2-0 un Itāļi jau bez mazai uzkāruši sev kaklā medaļas. Ja? Tā kā, jā, tiešām otrais sets bija ļoti. Man starp citu bija finālā pēc pirmā zaudētā seta 19-21 iekšā tāds lielāks miers, jo mēs spēlējam labi pirmo setu. Man likās, ka mēs otrajā setā aizķersimies. Daudz lielāks miers nekā pret Krergavīru, kad mēs pirmajā spēles setā zaudējām uz 16. Man likās, vispār tā spēle ir nekāda un kas ir tagad notiek. Bet tā bija laba spēle, otrais sets pārliecinoši, un tad jau itālieši sāk nervozēt. Trešajā setā mēs arī lielākoties ejam vadībā +1/+2. Un es redzu manu spēlētāju sejās, redzu Jāņa un Saša sejās, ka ir uzvar, viņi tic tam, tur būs. Savukārt itālieši izskatās sanervozējušies. Nikolai atstiņas un Lupu atstiņas jau paliek tādas arvien satraucošākas. Bet kur man liekas tā problēma? Mūsējie pārāk ātri noticēja uzvarai. Tas varbūt ir viens pārāk ātri noticēja uzvarai, otrs ir divas tiešām, ja ne 3 reizes bija situācija, kur mūsējiem vajadzēja aiziet +3 prom. Un tas ir tāds arī psiholoģiski. Pārsvars trešajā setā, kas ir komfortu dod. Kas dod komfortu gan tiem, kas iet priekšā, gan iesaista tādu pesimismu tiem, kas dzenās pakaļ, jo tas ir spēle tikai līdz 15 punktiem. Ja? Un ja tu esi -3, un kā tas bija vienā tajā momentiem, kur bija 9-11, varēja būt 9-12 un bija 10-11. Ja? Tāpat arī bija pie 6-9. 8-6. Jā, kā beigās blokā ļoti gara izspēle. Mēs zinājuši, būtu 9-6, tā bija 8-6. Jā, tieši tā, un tās bija tādas, es saku, divas kā minimums, ja ne 3 reizes, kad varējām aiziet +3, un tad tiešām arī būtu tā, kad varēja parādīt pie +3, ne to izdarīt pie +2. Jā, šī epizode, ko Saša parādīja, kurš savā ziņā, protams, ļoti atraktīva epizode, un skatītājiem, lai arī viņu uļņai, tas patīk. Vienmēr patīk sportisti, kas māk kaut kā pretējā virzienā strādāt ar publiku. Bet ko pēc spēles teica arī Genādijs Samojlovs? Parādru, Saša, parādru. Ja tev spēle iet, viņš teica, viņš mācīja Sašu, tad tev nekas nav jāizdomā. Vienkārši augstesnieki nosit pa sešiniekiem, nosit pa līnijām, uzvari, vai vismaz pie 14-11, kā mēs analizējam. Pie 14-11 viņš parādīs, mēs uzvarējam. Es Sašam pēc spēles teicu tā, šī epizode man patīk, es esmu tāds atraktīvs sporta piekritējs, bet šī epizode piestāv uzvarētājiem. Ja tu parādi šādu žestiņu un beigās zaudē, nav pārāk labi. Tāpēc, ja būtu šis +3 panāks, viņš būtu parādījis šo kursu, mēs būtu vinējuši. Tā kā šī epizode, protams, arī būs vēl daudz ko jāpanalizē, jāapstāst. Tas bija pie 12-10, bija pauzīte, jo publika visa ļoti skaļa bija. Tiesnesis pat parādīja zeltainu kartīti Sašam. Kas mūsdienās vairs nekas nav, protams. Šī publika uzvilka Lupo, kurš pēc tam ļoti labi sāka noņemties, ļoti labi sāka ņemt bumbas, un Lupo, var teikt, pamodās, kā Fēniks no pelniem. Jā, Lupo tās spēles beigas tiešām nospēlēja tā, ka varbūt, ka tieši dēļ šitā, vai tas bija tāpēc, vai varbūt tas cits jautājums, bet tiešām nospēlēja beigas fantastiski, un ar visu to, ka tas parādīja, ka Saša ir pārliecināts par uzvaru, un viņš jau visu izdarīja. Viņš apspēlēja Nikolai bloku, kas visu spēli Nikolai nevarēja neko izdarīt. Neko tas pārspēlēts, bija pāris bums, bet salīdzinoši kā aizķērās pārējie, mēs praktiski vispār neiespējām blokā. Jā, bet ko neizdarīja garais, to izdarīja mazais aizsardzībā. Un tieši tajos svarīgākajos momentos viņš izcēla tādas bumbas, ko parasti neceļ ārā. Ja, un ne tikai izcēla, bet iesit atpakaļ un guva punktus. Ja. Un iesit viltīgi, 2 reizes pret Jānis Šmēdiņu. Jānis ļoti labi atkal nolasīja pozīciju, vēl uzlec, bet viņš pa bloka maliņu, šeit pa dēlnu apakšējām vietām, uzsit bumbiņu un jā, viņam ir tas sitiens brīžiem ir tāds, ka, Tad neparedzams. Jānis Šmēdiņš man teica, neviens cits spēlētājs tūrē man neiesit šīs bumbas. Bet viņš man iesit. Jā, tiešām, ka viņš ir tāds starp mestu bumbu, jā, tas uzbrukums, un līdz ar to, jā, viņš ir tik grūti nolasāms un nobloķējams, jā. Un viņam ir no tā 2-2 tas tuvais tāds, gar to bloku malu, viņš tā ir viņam tāda karonka, jā, un kā sportistu valodā saka. Tā kā jā, viņš tā spēlē, un šajā gadījumā viņš tiešām visu tās bumbas sasita.
Nu, un ko izdarīja Lupo, to neizdarījām mēs. Jā. Pie 13-13 Sašam ļoti labs mājiņsitiens pār blokam, 14-13. Mums jāiet servēt mačbumbu, bet medicīniskais taimauts no Lupo. Bija viņam kaut kas, kā domā, bija kāds krāms? Tas jau ir jautājums, droši vien, ka varbūt tas ir jautājums pie manīm, jā. Saša zina, ja viņš skatīsies šo raidījumu. Jā. Skatīsies. Un tas ir jautājums, protams, arī es varu tagad atzīties pēc 7 gadiem, ka man bija tāds uz robežas, jā, tas krampīts, jā, vai pat 8 gadiem, jā, kur arī pie 13-14 tika paņemts medicīniskais taimauts. Kas pa spēli? Kādu pāri? Latvijas čempionāta fināls, Pļaviņš Samoilovs pret Buivits, bet Sarokins Krūmiņš, jā, un arī tad mēs no 13-14 uzvarējām to spēli pret Mārtiņu un Sašu. Un arī tu tad ņēmi medicīnisku. Jā, tieši tā. Tev arī kaut kas no itāļu viltības. Nu, tas, protams, ir savu veidu viltības, un es tajā kompānijā, protams, biju vispieredzējušākais, lai tādu kaut ko izdarītu, bet es saku, nu, kaut kāds jau tur maziņš bija, un lai būtu kaut kāda pārliecība, lai tāds nenotiktos kaut kur pie izšķirošā leciena, ja, protams, paņem. Bet tas dod tādu psiholoģisko pārliecību par to, ko tu dari. Ja, bet jau Lupo varēja nomierināties, atpūsties un izdomāt, ko viņš darīs šajā spēlē, jo bija skaidrs, ka mēs spēlēsim uz viņu. Jā, un ko es pats galvenais, ko es gribu pateikt, kad ir zāles pret tādiem. Zāles pret tādiem ir tādas, ka mēs ar junioru komandām, Regža Āboliņš tā skaitā, ja, Eiropas čempionātā un tā tālāk, es viņiem esmu mācījis, un viņi pat to mēs pat darījām spēles laikā, ka pēc viena punkta ņem medicīnisko taimautu. Pie 14-14 vajadzēja kādam paņemt. Uzreiz kā Lupo paņēma to sēru iesit. Varēs saprast, ka viņam tur nekas nekaiš, visi kārtībā saķert kāju, un man arī ir krāmpis. Un tas bija, lai viņi domā. Jā. Tieši tā, lai viņiem, jo pats galvenais jau nav tas, ka tu varbūt viņus izsitīs no kaut kāda ritma ārā. Arī tas būs, jā, bet pats galvenais, ka tu pats nomierināsies, jo tu psiholoģiski laiku domā, vai viņam bija tur tas kramps, vai viņam nebija. Un tas tev traucē spēlēt, tas tev traucē domāt par to, kas tev jādara. Un tu paņemsi to medicīnisko, pats nomierināsies, rezultāts ir 14-14 un servē pretinieks. Tas ir tavā, tev viss ir pa labu. Ja? Tev ir tikai jānoņemās un jāgaida vienu kļūdu no pretiniekiem. Ja? Mēs arī noņēmāmies vēlreiz, bijām 15-14 vadībā, bet pēc tam Jānim Šmēdiņam jāservē un Jānis man pēc tam atzinās. Man likās, ka spēle tik tālu nemaz neaizies. Kad Saša pie 14-13 ieservēs, mēs uzvarēsim to punktu un viss būs beidzies. Arī var teikt, ka Pāta noticēja uzvarai, jo spēlētājs atzīst, ka īsti varbūt nezināja, kā servēt. Pēc tam domāja tik ilgi, kamēr ieservēja tīklā. Šādās epizodēs prasītos tomēr bumbiņu dabūt pāri, jo ir mačbumba, pretinieks nervozē, viņiem jāspēlē pret Sauli. Lielākas iespējas, ka mēs tomēr uzvarētu šo punktu. Jā, protams, šajās dienās ir daudz dzirdēts par to, kā var kļūdīties tādā momentā. Es uz to skatos pavisam savādāk, ka visās galotnēs ir mazliet jāriskē. Jā, un tā bumba būtu 2 centimetri augstāk aptinusies ap trosu. Krēls tāds arī bija viņa nodoms. Tieši tā, viņš būtu varonis. Ja, un, tā kā, man grūti kaut ko teikt, es nekādā gadījumā nenosodu Jāni par kļūdu, jo mūsdienu volejbolā tā nav, pēc idejas tā nav kļūda. Protams, ka galotnē īsti tur nevar tā un šitā, bet nevar arī servēt balodīšu pret tādām komandām, kas tev sit visu atpakaļ. Jā. Un pēc tam pie 15-15 divas reizes saduramies Nikolai blokā. Vispirms Saša, pēc tam arī pēdējā izspēlē Krēlis, 15-17 zaudējumi. Un kopumā šajā brīdī man divas atziņas. Nikolai laikam ir šobrīd labākais spēlētājs pasaulē, uz doto brīdi MVP arī šajā Eiropas čempionātā. Tas, kā viņš spēlē, ir fantastiski. Un otrs, laikam šajā Kaljārī stadionā bija kāds 10 sirsniņas, kas gribēja, lai uzvar Latvijas komandu. Es un treneru un vēl daži fani, kas bija no Latvijas, un kā 2000 itāliešu. Un ņemot vērā, kā visu turnīru spēlē Nikolai Lupo un kāds tomēr uz viņiem likt cerības laikam, teiksim tā, zvaigznēs bija ierakstīts, ka itāliešiem šī spēle ir jāuzvar, jo gavilē viss Kaljārī. Jā, tieši tā. Es pēc šāda scenārija īsti, protams, ka mūsu puikām bija bēdīgas acis, kā saka, bet tāpatās tas ir labs sasniegums, ir sudraba medaļas. Jā. Es domāju, ka būtu liels šoks, ja tas būtu pagriezies otrādi. Protams, itāļiem, ne jau mums. Jā. Tā kā mūsējiem būs iespēja viņiem atriepties nevienreiz vien. Tā kā Eiropas čempionātā mums sudraba medaļas zaudējums fantastiskā spēlē Nikolai Lupo. Bet es domāju, ka gan jau spēs viņi revanšēties un uzvarēs ar citu, kāds tavs prognozes lūzīs. Kaut kā tuvākajā laikā itāļu pārstāvji turpinās šādu
vinēs visus pēc kārtas? Es gribētu teikt to, ka šādu finālu būs daudz. Un viņiem nav jālūst. Protams, kādā turnīrā viņi var palikt 9. Ja, un tāpat tās mūsējie var palikt 9. Bet tur neviens nelūzīs. Vienkārši viņi ir galvasties pārāk par citiem. Nu ko, tas ir Eiropas čempionāta apskats, 2. Oktobra pludmales volejbola apskats. Mēs ar jums tiksimies jau pēc kādām nedēļām 4, kad būs aizvadīti vēl pāris Grand Slam posmi Maskavā, Štādē, Stavanģerā un arī Longbeachā un arī Berlīnē. Krūm, pats pēdējais, pāris prognozes. Kā nospēlēs mūsu puiši, kuras vietas ieņems? Cik pirmās vietas, cik otrās, cik fināli? Ja mēs 5 Grand Slam tagad. No 5 Grand Slamiem gan itāļiem, gan latviešiem būs pa vienai zelta medaļai. Un tas ir daudz, jo zinot to, ka zelts grib izcīnīt ļoti daudz. Savukārt es saku, ka mūsējiem būs 2 zelta un vēl 2 medaļas. Kādas? To neprognozēšu, bet 2 zelta būs atlikušos 5 Grand Slam. Pēc tam arī tiekamies pēc 5 nedēļām. Atā, vislabāk.